Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Kur ir varētu, teiksim, tā trauslākā vecuma grupa būt, kas startējot šādā unificētā spēles elementā varētu būt pakļaut vislielākajai iespējamai uz atkarību? Īstenībā es domāju, ka visas bērni vēl nenobrieduši psihisks vecuma posms līdz pat pilngadībai, kamēr bērns vēl nevar izvērtēt. Aira Briede, 41 gads, psihologs, grupu terapija, hobijs, ceļošana, teātris, kino, aktīvs dzīvesveids. Moto – baudīt dzīvi un priecāties. Protams, ka bērna gribas sfēra, viņa attīstās faktiski vairāk šajā skolas vecuma sākuma skolas posmā, tad, kad nostiprinās gribas sfēra, ka var sākt tā kā sev pateikt, kas ir pareizi, kas nē, stop kaut kādām dziņām un vēlmēm. Tā riska grupa ir bērni, pieaugušos šis viss neskar? Pieaugušos ar vāju ego vai vāju personību. Protams, ka tas skar. Ja mēs aizējam atkarībā, tas skar jebkur. Mēs neviens nevaram pateikt, ka mēs esam tik stipri personība, kad mēs ar to neaizrausimies. Es arī negarantēju. Es nespēlēju, es nezinu, kas ar mani notiks. Kas notiks ar bērnu, kurš ir iemācījies šos noteikumus, teiksim, atrautos absolūti no realitātes, ka sadzīvē viņam teiksim, nav nekāda atbildība šajā spēlē. Vispār nulle atbildība. Tas ir jūsu sociālās atbildības jautājums īstenībā. Šeit ir nulle atbildības. Un kas būs, tad viņam būs 18 gadi, un viņš draugus vēl nomainīs pret kazino portālu? Īstenībā, jebkuru datorspēli, tā skaitā ja tā kļūst jau kā atkarība, tad cilvēks, protams, ka realitātē viņš nesavalk, un bērns nesavalk to realitāti, un tur nav tikai runa par atbildībām. Te ir runa vispār, kad es nespēju sasaistīt to virtuālo pasauli ar reālo pasauli. Lai gan daudz fermas lietotāji neapšaubām mēdz ieslīgt azartā, tērēt naudu un zaudēt laiku izjūtu, speciālisti uzsver, ka ferma nav azartspēle, un nekādi azartspēļu ierobežojumi uz šo izklaidi neatiecas. Ja cilvēks, es nezinu, telefona izziņās nosūta 3 latus vai 30 latus vai 300 latus, lai tikai ātrāk, vairāk dabūtu tur, es nezinu, burkānus, nopirktu vairākus suņus vai dzirnavas, maltu graudus vai kviešus vai rudus vai zivis ķertu un būtu attiecīgā līmenī, tā ir viņam kaut kāda vēlme pašapliecināties. No tā kaut kāds fizisks ieguvums, finansiāli sajūtams nav. Un līdz ar to, protams, šī spēle nekādā ziņā nav mūsu redzeslokā. Protams, izložu un azartspēļu inspekcijas darbinieki sola rūpīgi sekot līdzi visām līdzīgām internetā pieejamām spēlēm, lai novērst jebkādas iespējamības nelikumības, ja tās radīsies. Taču šajā gadījumā ir bezspēcīgi un var vien aicināt vecākus ļoti nopietni pievērsties bērnu audzināšanai, lai nebūtu jāpiedzīvo bēdīgus starpgadījumus. Spēlēt fermu? Jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai nav tā, ka daudzi, kaut vai tie paši bērni, saprot, ka tā ir virtuālā nauda, virtuālā pasaule, un patiesībā gudrie bērni nemaz neiedomājas iegādāties papildu pakalpojumus par naudu? Šī spēle īstenībā ir būvēta uz to, lai viņi varētu spēlēt bez naudas. Tātad pašam cilvēkam ir jāspēj nošķirt, kur beidzās virtuālā realitāte un sākas īstais naudas maksas. Jo portālā pilnīgi visas iespējas, ko mēs veidojam, ir tādas, lai viņas varētu funkcionēt arī bez maksas. Iveta Ozola, Brain Solution projektu vadītāja, Draugiem LV, hobijs, ceļošana, lasīšana, kino. Es domāju, tas, ko varētu ražotājs padomāt, ja viņš tiešām no ētikas viedokļa gribētu runāt, ka mēs vēlamies ar ne tikai biznesu, bet arī kaut ko vērtīgu, tad noteikti būtu vērts arī parunāt par tām atbildībām. Arī spēlē mēs varam ielikt tikpat aizrautīgi arī kaut kādas atbildības normas. Vai jums ir par to domāts kaut kā paplašināt šo spēli tā, lai tur būtu arī izglītojoši momenti vairāk? Jā, protams, bet tad ir atkal jānāk cilvēkiem, kas ir ar to saistīti. Piemēram, mums ir bijuši vairāk projekti, kas ir saistīti ar drošības ceļiem. Mēs šos noteikumus kā portāls nepārzinām, bet ja atnāk profesionāli, kas pasaka, lūdzu, ir jābūt tam un tam un tam. Tad jūs būtu gatavi iestrādāt to spēlē? Pretī, protams, un bez maksas no savas puses to ieviešam. Kāda varētu būt regulējošā sistēma, kas nošķirtu tomēr pieaugušo no bērnu lietām?
Portālā tās lietas, kas ir saistītas ar alkoholu, ar azartspēlēm, ar seksualitāti, viņas ir ierobežotas līdz 18 gadu vecumam. Tās redzat jūs, bet tās neredz bērni. Bet savukārt otrā pusē atliek norādīt pie profila nepareizi šo te vecumu savu. Ja? Un viņas ir pieejamas. Bet šī nav azartspēle, jo neviens reāli neko neiegūst. Tas būtu tas, kas būtu jāuzlabo uz kaut kādu identifikācijas kodu vai kaut kā tādā. Jā, nu redziet, mēs no savas puses esam izdarījuši to, ka mēs esam ierobežojuši. Ja, bet tas ir tas pats variants, atkal, vai bērns var nopirkt alkoholu veikalā. Var? Fiziski var? Viņš to fiziski var izdarīt, tieši tā. Līdzīgu tiešsaistes spēļu pirmsākumu meklējam jau 80. gadu vidū. Daudzas no tām izrādījušās ļoti veiksmīgas un spējušas iegūt ļoti daudzas lietotāju atzinības un milzīgus ienākumus. Fermas līdziniece Happy Farm, jeb laimīgā ferma, ko lielākoties lieto Ķīnas iedzīvotāji. Radīta 2008. gadā un šobrīd tiek dēvēta par vienu no vispopulārākām šāda veida spēlēm. Tā pulcēja jau 228 miljonus lietotāju. No tiem ikdienas ar virtuālo dārzniecību nodarbojas vismaz 23 miljoni. Tāpat apzināts, ka 15 miljoni fermeru vietnē pavada vairāk kā 5 stundas dienā. Savukārt gūtā peļņa tiek mērīta miljardos. Protams, paļaujoties uz laimīgās fermas veiksmi, tai drīz vien radies liels daudzums līdznieču visā pasaulē. Tā skaitā arī portālā Draugiem LV pieejamā. Tiesa arī Ķīnas un citu valstu mēdī nereizi vien pētījuši fermas panākumu iemeslus un sūkstījušies par lielo ar atkarību sirkstošo lietotāju skaitu, kuri stādot virtuālos dārzeņus cenšas aizbēgt no nepatīkamās realitātes. Vismaz aiz Latvijas robežām spēļu veidotāji nākotnē plānot piesaistīt aizvien vairāk lietotāju un veidot aizvien aizraujošākas šāda tipa spēles, kas, protams, agri vai vēl nonāks Latvijā, kur mēs, pārslimojuši fermas drudzi, cerams, tām būsim gatavi ar jau daudz vēsāku prātu un jau atrastiem risinājumiem, kā no atkarības pasargāt savus bērnus. Spēlēt fermu, jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Cik liels darbs būtu jāiegulda bērnā, lai skaidrotu, ka šī funkcija, ko tu tikko nopirki no mana mobilā telefona kameras, neredzēja, māca tev bērniņu zakt. Un ja es redzēšu vēlreiz, ka tu to dari, kas ir šie punkti tālāk, kas mums palīdzētu neradīt šīs psihiskās situācijas, par kurām mēs pirms tam runājām, ja? Kad ir šie elementi, ka rodās jau necilvēks, kurš var lekt augšā un, teiks, viņam ir neirozi jau no tā. Jā, tas var ļoti bieži arī rasties no šādām datoru atkarībām. Bet cilvēks spēlēs vienmēr. Šī ir diezgan nekaitīga izklājuma. Protams, tāpat kā cilvēki vienmēr dzērs, cilvēki lietos Kas būtu tas teikuma turpinājums? Ja? Tad, teiksim, es domāju, pirmām kārtām, kas būtu jāzina vecākiem, ja bērnam jau ir vēlme kaut ko zakt, ja šajā spēlē, tad tas parāda vien, kad ir kaut kāds emocionāls bats ģimenē. Tad trūkst kaut kas dzīvajās emocionālajās attiecībās. Tas ir pirmām kārtām. Ja bērns arī aizraujās kaut vai to pašu fermu, pārlieku, var redzēt, ka viņš tātad jau mums kaut kur ir kaut kāds pārāvums. Tātad pirmā doma, kas mums nav kārtībā, kuras sistēmas nedarbojas. Un tur nepietiek vienkārši tagad mīļi parunāsim, bet mēģināt saprast, kas tam bērnam vajadzētu nevis vainot spēli, bet pievērsties vairāk sev, saviem bērniem un attiecībām ģimenē. Es saku, tā vainošana mums visvienkāršākā. Tā ir arī viena sabiedrības pozīcijas neuzņemos atbildības, vainojas, meklē ražotājs vainīgi, tā kā visi vainīgi. Arī sev nav vērts likt vainu, ko mums palīdz vainošana. Vainošana mums nepalīdz neko, drīzāk meklēt to, uzņemties atbildību. Es saprotu, mums ir problēma, un šī problēma jārisina. Vai pēc vecāka lūguma ir iespējams nobloķēt fermu uz konkrēto IP adresi? Jā, ir noteikti jāsazinās par portālā doto iespēju, kur ir ziņojums par kļūdu. Jāuzraksta vēstuli, jānosauc bērnu profilu ID, un mēs to varam izdarīt. Es domāju, ka to uzreiz var. Tātad tas ir iespējams un... Tam vajadzētu būt bezmaksas pakalpojumam. Tas ir bezmaksas pakalpojums. Tieši tā. Bet runājot par azartu, likumdošana saka vienu, bet tik un tā veselais saprāts saka pavisam kaut ko citu, vai ne? Tas, ka robi ir likumdošanā, vienmēr viņas var apiet un pieiet lietai radoši, tas vēl nenozīmē, ka tā nav, kā saka, izgaismojama tēma. Ja šajā gadījumā
Bet šī nav azartspēle un cilvēkiem ļoti ētiski pieeja biznesam īstenībā. Azartspēle, tas ir, ja tu iemet automātā naudu X un dabū ārā viņu 100 reiz X, ja, tad tas ir viens. Bet šajā gadījumā, kad cilvēks iztērē svešu naudu, gadījumā, ja tas ir bērns, ja, viņš iztērē svešu, viņš iztērē mammas naudu un saņem pretī burkānus. Tad burkāns mums ir kas tukšs gaiss. Bērns iemācās, ka burkāns ir kaut kas bezvērtīgs. Burkāns ir pakalpojums. Burkāns pakalpojums. Ja? Un ja bērns teiks, trusim šeit uzēt pakalpojumu. Ja? Vai tas nerada disonanci tomēr bērnu izpratnē par lietām šajā pasaulē, par pasaules kārtību? Bet ja tu aizēji klausīties koncertu, tu arī gūsti naudu? Vai tās ir divas līdzīgas lietas? Vai tās ir savienojamas lietas? Es gan te nevilktu paralēlis ar koncertu, jo koncerts nekādā veidā neradīs atkarību, tas tikai veicināt tas pozitīvais šeit. Protams, ka tā spēja, ja mēs, jā, bet tā vai kādā veidā viņi traucēs mūsu psihē vai mūsu garīgam stāvoklim. Es aiziešu uz 20 koncertiem dienā. Jūs neaiziesiet, es esmu bijis festivālā maksimums 4-5. Kas nāk man pie no datorspēlēm vai kas būtu atkarīgi no mūzikas, droši vien, ka tā ir atšķirība, ja mēs noteikti ar pētīt smadzeņu darbību. Es domāju, ka jā, ka pēc likumdošanas tā nav azartspēle, tai pašā laikā tas jau ir solis uz to pašu. Tomēr, ja mēs būsim tādi reāli. Draugi mīļie, dzeniet īstās vāgas labāk un, kā saku, un es ceru, ka sociālajie tīklojumi ar mūsu prāta tīklojumu pāraudzītājiem turmāk strādās roku rokā, bet mēs būsim rīt atpakaļ jau ar nemazāk interesantu tēmu. Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.